Pirmais būs gaļas griešana. Tas ir īpašais kebabu nazis. Kā skūveklis, jā? Tikai tas nav skūveklis. Tikai jāsakoja vistiņi. Labi, es vienkārši lieku klāt, otru roku uz turu. 45 grādu leņķī. Ļoti labi priekš pirmās reizes. Labi, dodamies tālāk. Mēs uzsildām lavašu. 1, 2, 3, 4 korsis palika. Tā, mērcīt. Visi parasti ņem ķiploku. Jā, visi. Ierakstiet komentāros, kādu mērci jūs parasti izvēlaties. Pašam garšo kebabu? Ja godīgi garšo kebabu, es pat bieži vien izvēlos kebabu platus, nezinu kāpēc. Tagad viņš ir jāsrulē, pareizi? Jā. Kādam uz ielas jāaiziet, jāpiedāvā, lai nogaršo un pasaka, ko domā. Bet tu steidzies kaut kur? Es runāju pa telefonu, staigāju apkārt. Nometīs viņam tagad? Viņš šī iesaistījās avanturā. Klausies, jā, nu pats pagatavojis par godu tam, ka kebabu ir uz manas mašīnas arī tagad, jā? Nu pagaršo. Okay. Man ir viss ok, kamēr kaut kur nav griki klāt, es ēdu visu. Var just, ka gaļa ir vairāk nekā parasti, vai mēdzu likt. Nu tad tev zin kā spēks būs vairāk. Tev varbūt man biežāk jātais kebabi. Mierīgi, kāpēc ne? Es uzskatu, ka ir izdevies. Es pirmo reizi. Vēl man ir tā problēma, ka man patīk asas lietas, un Latvijā reti kurš tā ritīgi tā, ka asas. Bet starp citu, kebabu hausam arī ir asi. Viņam ir kaut kāds viens no asākiem kebabiem vai asākais? Tas ir tāds fanāts, ka man ir čili pipari. Super, Andžē, lai tev veicās, lai foršs ceļš, lai vai kur tu dotos, jā?